Opa! Ha, ha, ha. Tādas lēnas. Normāli līdeciņi bija. Nu jā. Ko sveika atkal. Vasarīši ķertie forši. Nu, viņi bišķiņi ir tā kā apnikuši. Nu, jāpamēģina kādu lielāku zivšu, tad mēģināšu līdaku noķert. Skatīsimies, kas tur sanāks. Tā, tas tā īsumā. Kas ar tiem āķiem? Nu jā. Nav pirmā svaigums, tas žuburs ir tāds nekāds. Tā kā viņi bija ar vienu žuburu tikai aizķērusies. Tāpēc arī aizgāja. Tā kā āķiem ir ļoti liels nozīme. Es vēl tā nepiecirtu baigi stipri. Tā arī ir rezultāti. Tāpēc āķis jāmaina. Šodien man nav līdzi. Rezervas mājās noteikti nomainīšu. Parasti, kad uz lielāku copi brauc, tad āķi vienmēr līdzi un uzreiz maina bez ceremonijām. Tā. O, vēl viens kaut kāds maziņais. Nu jā. Hop, 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 hop. Mazo šņurīti es izvilku, redz. Lielo nē. Te viena paņēma. Kamera man te bišķiņ gļukoja. Nevarēja ieslēgt. Beidzot ieslēdu. Nu, vēl telefons zvana, protams. Tā. Atkal prom. Jā. 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 Tevis dēļ skots bija tikko. Nu jā, man te riktīgi skodi. Kamēr ieslēdz kameru, tikmēr viņi tur brīvgaitā staigāja. Un tad jau beigās aizstaigāja. Pastieties. Es tur iemetu vableri, kāpēc nekas nesako. Nu labi. Maziņā atkal. Šodien maziņās man. Lielās iet prom. Maziņās izdodās. Tāpēc, ka man ar šito nesanāca ceremonēties. Kas? Opā! Haha! Man liekas, ka atkal maziņais. Nu, nē. Tā ir lielāka. Nu, atkal ies prom man. Nu, tāda.
Nu, beidzot es viņu dabūju. Labi. Jā, tā jau tagad tā, lai es jau pirkstus nesabojātu. Beidzot man izdevās izvilkt. Un šito zivtiņus atļāvos paņemt uz mājām. Tāda. Te godīgi sakot, nekad neesmu bijis šajās vietās ķert līdakas. Kaut kad rudenī mēs te mēģinājām, bet nu tad jau bija pavisam cita situācija. Šobrīd es vienkārši braucu gar krastu un skatos, kur kaut kādi izbīdījumi ir leipenēs. Tas nozīmē, ka tur būs kaut kāda arī gruns izmaiņas. Tādas radziņas meklēja. Un tad tos piebrauc klāt, nemaz neizslēdzot motoru, uzreiz arī apstrādāju. Nu, kādai jau izšauju. Nu jā, te tāda klasiska vietiņa. Nu, manā uztverē, ko es te atrodas. Braucu, redzu, ka te tāda izbīdojumi. Nu, uzreiz stājos un apmētāju. Varbūt, ka būs. Kas to lai zina. Neesmu es baigais līdaka eksperts. Salīdzinoši nesen viņus ķeru. Kaut kā mācos. Skrēja pakaļ. Bija labs. Paigi grūti te viss ar tiem matiem aplīpni. Es nezinu, es laikam te neņemšos. Jāsatais vēl kaut kāds. Ui! Viņu laikam iztraucēja kaut kādā veidā. Viņi izbēga no zālēm. Ir! Paņēmā! Zālēs. Laba. Bet zālēs. Laba līdaka. Bet riktīgi zālēs, tur es nezinu, kas tur būs. Pastieties. Viņai ir viss pilns. Nu, ja nenoraustīs, viņu dabūšu. Nu, bišķiņ adrenalīns bija. Jūs paskatieties tikai šito. Kā viņi paņēmus, paskatieties. Nu, paveicās, ka nepārtrauka. Nekas man te. Te varēja būt visādi. Es viņu mēģināšu kaut kā atbrīvot. Un laidīšu vaļā. Tāda.
Pusotrniecīte jau būs. Šitas bija riktīgi labais pasākums man. Aizgāja. Nu ko? Uz manu orbitiņu. Būtībā es, tā kā jūs redzējāt, ar diviem wobleriem strādāju. Nu, neredzu īpaši jēgu tur kaut ko eksperimentēt. Man arī viņi nav daudz. Tur man obligāti nav jāpierāda, kad var noķert uz kaut kādu tādu wobleru vai šitādu. Es zinu, kad orbita strādā noteiktos apstākļos un viss ir kārtībā. Starp citu es neizturēju un tomēr nomainīju āķi tepatās. Paņēmu no megabasa. Tā kā tagad ir orbits ar 1 megabasa āķi. Un klausieties, šitas te bija labais. Es domāju, ka jūs redzējāt. Es piebraucu klāt, viņi uzbruka mailēm. Parādīja sevi. Pirmajā metienā nekas nebija un ta paņēma. Woblers bija vispār šķērstām. Nu ko, nu šitas bija riktīgi labais pasākums. Ielīt zālēs, nu labi, kad neko nesarāva, jo viņi teorētiski varētu arī saraut. Bet nu man vienmēr visi pārsiets jauns. Forši. Nu līdaka atlaida. Vienu es paņēmu šodien, un vienu atlaidu. Nē. Nu, divas aizgāja pašas. Tā bija apmēram. Ko? Tiekamies nākamreiz.